Tas notika 2011. gada februārī. Vienā no tām garajām nedēļām, kad meteoroloģisko novērojumu stacijas ķēras zemāko temperatūru Latvijā, un laika ziņas pavasari vēl nesolīja. Tā bija parasta darba diena lielākajā daļā Rīgas, arī labajos darbos. Vismaz sākotnēji tā šķita. Dzerdams rīta kafiju, Elīna un Līga sāka darba dienu. Kamēr Elīna atbildēja uz ēpastiem un komunicēja sociālo mēdīju pasaulē, Līga skaitīja pagājušajā gadā paveiktos darbus. To bija 40. 40 atbalstītu projektu. Pēkšņi iesaucās Līga. 40 labu darbu un cilvēku, piebilda Elīna. Tik daudz stāstu, kas iedvesmo un kalpo par piemēru. Kā lai mēs tos visus pastāstām? Domīgi turpināja Līga. 2 galvas, 4 rokas. Ar mums abām ir par maz, secināja Elīna. Par maz gan. Skumji nopūtās Līga un ievilkusi elpu pajokoja. Bet Elīna, mums taču vēl ir lāpsta. Atskanēja abu smiekli, taču tos ātri pārtrauca klusums, kurā bija dzirdams tikai tas, kā dzimst viena un tā pati doma. Abas dāmas saskatījās un vienlaicīgi atkārtoja. Bet mums taču vēl ir lāpsta. Un viņas aizgāja pie lāpstas, kura tobrīd vēl nenojauta, cik liels un atbildīgs darbs tai drīzumā veicams. Elīna un Līga izstāstīja lāpstai par visiem labajiem cilvēkiem, kas piedalījušies un uzvarējuši Labie darbi LV projektu konkursā. Par viņu sapņiem, idejām un mērķiem, drosmi, apņēmību un uzdrīkstēšanos. Lāpsti ieklausījās un ar lielāko prieku piekrita palīdzēt. Atvadījušās un ceļa vārdus vēlējušas, abas dāmas palika, lai ķertos pie saviem ikdienas darbiem, bet lāpsta devās garajā ceļā.